šito gleznu. To tu esi kaut ko noceikinājis, ja? Jā, es kaut kad redzēju reklāmā. Esi ķēries klāt Madonnai. Uzreiz ir tāda sarkastisko piesatieri, ja? Man mīļākā vai ne? Meitene. Maiklu Džeksonu mēs jau redzējām. Vispārējais jaunais. Jauns. Jā, vispārējais jauns, jā. Winehouse, man liekas. Winehouse nebija redzējis, vai? Tu biji kaut Es biju redzējis. Tur bija, jā. Bet tās, man liekas, te nav. Tur ir redzama. Tā. Jā, un tad... Tur ir vēl Gaga, Lady Gaga. Parādi. Augšā. Kāpjam augšā? Mazais ritums. Šitien tu esi ņēmis tā kā, ja pērk, tad jāpērk visas 3. Jā, nav variants. Ņem vienu un pārējās līdz. Tagad es tev uzprasīšu, šitais arī tajā svītiņa tehnoloģijā, vai? Šitā ir eļļa, bet līdzīgi. It kā tam... Tagad šitajā izstādē ir lielās otas metode, kas acīs. Šitais arī ir jaunums? Jā. Madonna tā ir lieliski mazā, tā ir ļoti laba. Bet šitie ir, es taisēju ar lielo otas, tagad tā bišķīt pārgājās tāda ekspresīvāka varianta. Tas tādas nianses. Vecie depeši? Vecie, jā. Kontekstam tiek ielikti klāt, lai... Depeši ļoti izskatās pēc tāda kino. Redzi? Kā? Pēc kino, redzi? Šeit jau vēl nav mazāk redzēt tos krāsu sadalījumu, jā. Viņi it kā ir arī tuvāki varbūt tā fotogrāfija pašai. Netiec vaļā no Keitas, ja? Kaut kā netiec vaļā, jā. Tas gan. Smuki. Ļoti labi. Lady Gaga iespraucās vulgāri, vai ne? Ne, Madonna ir lieliski, šitā ir ļoti laba ritma. Bet kā masiņā, viņi ļoti kā atvērt savu. Man ir šitā vienīgā tāda mazā bildiņa no visas sērijas. Šitā tu mazāku ir grūtāk zīmēt kā lielo? Bez maz vai laiks būtībā paiet tikpat daudz. Ar šitādu mazo, ja? Tā, negluži, bet gandrīz, vai ne? Gandrīz var tā teikt. Protams, tā fiziski vienkārši lielajiem grūtāk. Te tā to visu uz vietas, vai ne? Ar vienu tā vēzienu it kā varētu to darīt, vai ne? Bet reizēm liekas, ka tiem maziem aiziet uz čakars lielāks. Klausies, Rita, mēs esam tā kā vairāk punks, kad būs Sex Pistols. Jā. Tu sazini, ka pēkšņi man, būs uzsprākst Sex Pistols, vai ne? Te jau vairāk tas stāsts par to vizuālo tēlu, vai ne? Vai tiem, protams, Sex Pistols burvīgs vizuālais tēls, vai ne? Bet kas nāk pa priekšu, vai ne? Teiksim, mēs nedzīvojam Londonā, un tāpēc tas tā, zin kā, pasveša tā lieta, tomēr, tā. Un tā, kad, šitiem ir tas, šitais ir pavisam cits, tas tehniskais pieejams, viņam ir, viņi arī īpaši tajā gaismā, katra tā krāsa beiga tā uzdod acīm. Jo viņam tur ir tāda tīra krāsa. Pa gabalu viņš tā kā bišķīt samiksējās kopā, bet tā, kad pieiet klāt, vai arī tā, kad redzēja, viņš ir tāds super reāls. Cik tu Keitas Mosas esi gleznojis? Šitā kā 4. točņa? Jā, ir bijuši. Tas sākās ar portretiem, tie paši sākumi bija kaut kā. Tad bija tas Trademark Beauty, bija portreti, tad bija tas Exposed sērija kāda, kur arī bija Keita Mosa tur tā kā dominēja. Jā, tas vienkārši tagad pēkšņi, starp citu, vienkārši no Berlīnē man bija izstāde, ja, un tur tā galerija, tur arī bija tā Trademark Beauty, pēkšņi tur zvana, viņi taisa filmu par Keitu Mosu, tur, vāc kopā kaut kādas gleznas, un tagad kaut kur Berlīnē top kaut kāda filma. Viņi tur paņēma kaut kādu attēlu, izmantot tajā filmā, nezinu, kas tur būs sanācis, kaut kādu dokumentālu šeit taisa. Kā būs interesanti. Starp citu, es esmu papērojis, kad arī, kas vispār Keitu Mosu ir izmantojuši vispār. Teiksim, viens no mīļākajiem māksliniekiem ir Chucks Close, amerikāņu fotorealists, super fotorealists. Viņam ir Keita Mosa. Ir britu mākslinieks Lucian Freud, ja? Freida mazmaz dēls kaut kā tur paudzē, viņš ir gleznotājs. Un britu tāds lepnums riktīgais, bet viņš tāds riktīgi figurālais gleznotājs, kas glezno aktus un visādas tādas
tīri tādas privātas tādas lietas. Viņam ir Keita Mosa. Pilnīgi tu nevar saprast. Viņam ir Keita Mosa, kad grūtniecībā tur gaida. Tad vēl ir šitie brīti tāds tēlnieks Markus Kvins, kas uztaisīs zelta figūru, kad Keita Mosa ir tā kā joga kaut kāda kājas pārgāvē. Jā, es esmu redzējis. Viņš pats sevi parasti taisa tur visādi ar asinīm, vai marmoru. Viņš tāds skulptors, kas izmanto visādas tādas vilcīgas materiālus. Protams, kombinē, tāpēc kā pirts, tur zelts, tur briljanti, tur skulptūra, asinis.